Maģis Film Production и Fishing Team Namējs Vientuļais Vilks piedāvāja mākslas filmu Big Forelle 2025 Zviedrijā. Visi notikumi un personāži ir izdomāti. Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms. Un ko? 7:48. Brauc ārā no sātas. Es jau braucu. Davai. Lai lielais piedzīvojums sākās. Pišķi liuhu. Ko es ticis līdz Rīgai, reku savāc vēl citus makšķerniekus. Raivs meklē, bikses pareizā krāsā. Latvijas televīzija. Jā, viss kārtībā. Tev jau ir bikses pareizā krāsā? Jā, man ir. Esam beidzot atbraukšu uz Zviedriju. Ejam makšķerīt. Tu kaut kur nezinu. Uģi? Čiki briki. Māri? Tur ir Norvēģi. Norvēģi tur kaut kur ģirt. Reku es saprotu, ka galīgā dipsā nezinās, ka mašīnas atnāca uz šeit. Paspēlēsim. Uz mājām. Forši, labi. Tieši tā mēs kaut kā soļojam lēmu. Pīču viku. Es te kaut kur iet, kaut kur dirsā. Ka čaļi meklē. Un viņi saka, kaut kur te būšot ūdenis. Kas ir? Nepareizais virziens? Bet te būs interesanti. Domāju, atpakaļ tik pēc tam. Ja? Mašīnas. Mīlu dabu, viss ir ļoti labi. Pišķu juhu. Pišķu juhu. Jā. Viņi turpina kaut kur iet. Viņi zina, kur. Man liekas, ka tāpatās mēs ir kaut kādā baigā kalnā. Atkarīči viņi domā, ka tur kaut kur ir ezers. Neku čalis filmē, viņš nefilmē. Bet tur lejā tas skaišais ir Gunāra ezers. Un mēs tagad meklē. Ko mēs meklē? Nē, virziens ir pareizs. Ko? Nē, virziens ir pareizs. Kaut kur jā. Arī ieliec šito te man mugursomas tai maliņā. Tur mums ir jāiet tieši tā. Jā, no. Tur mazī. Gunāra Vatarens ir tā kā jūra salīdzina ar to, ko mēs meklē. Jā, tieši tā. Uģi? Jā, superīgi. Vienkārši ļubļu priroda. Ļubļu priroda. Nu ko? Esam galā, esam pie ezeriņa. Stundiņu pastaigājāmies. Varbūt ilgāk, varbūt mazāk. Un esam pie ezeriņa. Sasiesim makšķēri. Un es sasiešu makšķēri un sāku šķirt lielu zīvi. Pišķilihu. Kā vienmēr, spaidīgs čals. Smaidīgs vēl viens čals. Mēs ir kaut kādā šitādā te nekurienē dirsā. Kareči, tur visi ir laimīgi un visi tagad grib. Kareči kaut kā tā. Mēs ir atnākuši kaut kādā nekurienē. Ļubļu priroda. Tu rādi normālu ģīmi. Jā. Kā es iedomājos kaut kādā lauku vidu, nekurienē. Ir kaut kāda zīme, ka tur var iet pa labu, pa kreisi un vēl kaut kur. Iesmas. Sorry. Tā leksika. Kaut kur tālumā ir ezers, vēl viens. Kaut kāds. Puru vidu. Afigēķi. Sorry. Tā leksika. Kalnās. Tur ir sniegs. Ko te ir vēl viens kaut kāds dabas mīlētais. Mīlu dabu. Love natura. Love natura, jā. Nu ko, otrās dienas vakars. Veču zolīti raut. Drusciņ šodien pastaigājāmies. Drusciņ. Kurš vairāk, kurš mazāk? Kādi komentāri par šodienas pastaigu? Superīgi. Normāls atgājums. Ideāli. Zviedrijas ziemeļos. Tur jau brīžiem Zviedrija, brīžiem Norvēģija varbūt Norvēģija arī bijām iegājuši, to jau viens nezin, jā. Labi, tad jau rītdien pieslēdzamies no ezera, kur lielās līdaks ķersim, jā. Uģīts ir noķēris forelītī, bet tu viņi laidīs vaļā, ne? Laikam jālaiž vaļā. Jā. Green peas. Tas ir tas ūdens kritums, to ko var YouTube reizēm. Viņš ir ļoti liels. Mēs diezgan tālu no viņa. Tur ir viesturs. Laba diena, zīvdiena. Viestur, ko te nodarbojies? Viestur zīvs tīri. Lielo līdzu kotledes taisīsim, ja? Redzēju, vēl jau kādi 4 saķert. Ir pa daudz.
Nē, nebūs, man liekas. Saķersim, jā, labi. 2 zivtiņas ir kotletēm. Vispār kaut kādas pilnīgi necopa. Bet, nu, esam līdaku līdzi iebraukuši. Un te vajadzētu būt līdakām. Apsies ar kāds mērs zilais. Līdaks tīri patiesi, ja mēs te redzēt zem ūdens barā, viņas te dzīvo, bet kaut kā negrib ķerties. Labi, pasaka kaut ko televīzijas skatītājiem, es tur pīšķi lihu vai mīlu daba? Mīlu daba, jā. Ja mīlu daba, es arī mīlu daba. Vakar bija diena, mēs jau līdaks pārstrādājam kotletītēs jau. Es te gribētu kaut ko. Tīpoli var pieliet par kādu. Līdzi nav ko ēst, iekāp laivā, aizbrauc uz ezeru, noķer līdaku un samai un uzskat kotletu. Labākais ir tas, ka mums būs līdaks un foreles kotlets, jo forele arī mēs iemalām. Uģis, ko Uģis dara? Uģis sap pankūka. Viss nekās no pankūka. Paldies, mailīgi. Jā, viss notiekā. Būs, ņemma. Un šitādi izskatās tā mūsu mājiņa, kur mēs dzīvot rietā. Apakšā es, augšā Uģis. Nu kā, plītiņi, tie atskaps. Labi ierīcības un dušiņi. Un tad te, vadiņā. Bet arī 2-stāvīga gulta, ka īstenībā te var 4, bet tas tās baigais būcenīts. Mazais kāsīts ir noticies te. Čipā bišķi tupeli ir atvērusies, bet gana kaut kā pirmā gaivēna. Kaut kā salīmēs. Labdien, zivju diena. Kas tad ir? Te ir kaut kāda gaļas fabrika. Pilnīgi šausma gaļas fabrika. Jūs te ko filējat, ja visu laiku līdaks? Nē, es vajag filēt, man te trenējos. Tas labi. Mēs visi trenējamies. Pat cik zvejnieku dēls neatbalsta šo pasākumu vai ne gaļinieku, tad mēs trenējamies. Kaut kā tā mēs tā satīrīsim zivis, dosimies atkal zvejā. Labi, pīkšķi iesku. Iedomājos, un uz to baļķi atklāts ūdens kadreiz ir atnesis un te nelīdz. Tā. Bišķi pacēl uz augšu. Lai redzi, kas tev tur ir. Maziņ, bet patīkam. Gaļinieks lai žaļā forelu. Bet tai bildē jau neredz to plauktiņu. Šitik ilgā laikā uztaisīja dziesmu. Vēlāk atspaņosim. Labdien, zivju diena. Nu, jūs visi esat redīsi? Nu, bet, protams. Visi redīsi. Klau, atvedat forelīt kādu. Gribās foreļmaizi. Man jau nekas cits neatliek, kā palikt mājās zivis tīrīt. Tik daudz vakar līdaks saķēru, kas mani neņem līdzi vienkārši. Vienkārši mašīnā. Būs māri foreļmaizīt, ja? Otiņ, nu, tu kapteinis, ja? Aizved visus uz īstām vietām un īstās zivis atvedat beidzot. Davai, pīči liuhu. Ko man nekas cits neatliek, kā taisīt kotletes. Es došos vakara zvejā. Labi, jāsāk filēt. Kotlešu fabrika atkal strādā, ja? Kotlešu masas operators Māris un operators Madis. Mēs te abi divi operējam kotlešu masu. Un tad tūlīt jau pie pannas šefpavārs Uģis pēc tam vēlāk. Kotlešu process pilnā efektā. Uģis, galvenais pavārs. Super. Ko mēs bez Uģa darīt, es vispār nezinu, jā. Visi nebūtu ēduši, tad tagad te viss nocieties, jā. Tāpēc ir vērts braukt pamakšķirēt, lai noķert lielās zivis un uzstādāt kotletes. Es arī pa visiem reizēm jāiefilmē, kā mēs ēdam, ko mēs ēdam. Reku tās gardās zivju kotletes, Māris vegāns laikam, ja? Jā, šiem arī vēl nav, ir kotletes, jau rekurējus vispār veidot, tur tā kā restorānā galveno. Katliņu vaļā. Kādu katliņu vaļā? No katliņā vēl. Reku, kotletes ir daudz, drusciņi ir katliņš. Labu apetīti. Paldies, tev tāpat. Cauri dzīvei,
kāda bija uztraucos. Vienu dienu nierē, akmens otrā nierē tauku. Nu ko, topējam Zviedrijā šodien tādā mazā ezeriņā. Es jau iekurināju ugunskura, lai varam tepat pie ezera uztaisīt foreles. Tūlīt biedri arī nāks. Tad liksim visas foreles uz grilu grilēties un ēdīsim, jā. Nu, tā teikt, fishing paradise nav vienkārši bez vārdiem, nav comments, nu. Pasties, kas pa ezeru, kas pa forelēm. Nu, to foreles tad, kad cepsim uz ugunskura, saliksim visu kopā labi. Pīčili, juhu. Labrīt, dzīvību dienu. Jā, un klau, nu pie tā, jā, ugunskurā neviens negribēja tās foreles taisīt, saķertās. Nu ko, maizītes garšīgas šodien brokastīs. Labu apetīti jums visiem, tā teikt, jā, tev, nu, nav kalīgi ko ēst, paņem makšķeraizi uz ezeru, noķer foreli un apēd. Pīčili, juhu. Sūdus nesūžu, man degums algos. Man prasa, kā es tādā purvā neapmaldos. Laimi ķerši citos medību laukos. Citos medību laukos. Cauri dzīvei, kāda bija uztraucos. Vienu dienu nierē, akmens otrā nierē taukos. Sūdus nesauži, nē, man deguns alpos. Man prasa, kā es tādā purvā neapmaldos. Par to, ka sāpe manā sirdī neuztraucos, neuztraucos, jo laimi ķerši citos medību laukos. Citos medību laukos, jā. Par to, ka sāpe manā sirdī neuztraucos, neuztraucos, jo laimi ķerši citos medību. Ej, jā. Eju, blien. Viņš bija iemaucies, viņš bija padusiem kaut kur iekšā, tad būs eju, blien. Man liekas, līdz padusēm te nevar. Kas tas? Mierīgs, viss ir labi. Nekāda vaina. Kā šito ezeru sauc? Gvatajārns. Gvatajārns ezers. Tev ir kaut kas sakāms par šotiņu? Kaut kā šitā mēs meklējam foreles, lielās foreles. Redzēs, kā būs nebūs. Jau mēs ceļamies augšā, laivas jau gaidās, Zviedrijas ūdeņos lielā forele klaid. Maris viesturs raivis, cruise so fly, ģirds uģis māris, mēs sopējam sky high. Šīs nav nekāds divāns stāsts, bro, mēs minam pedāļus uz Stockholm. Yo, Madis pie stūras, viņam cool slow flow, kamēr viesturs aiz mugurē mauc ar GoPro. Līdzi ņemam foreļu sapņus un salu spinningu, raivis jau prasa, kad būs pirmais pīlingu. Ģirds pa ceļam rulē paļuku, rāda pīs, uģis kliedz, Zviedru forelēm būs jau bijis. Ceļamies augšā, laivas jau gaidās, Zviedrijas ūdeņos lielā forele klaid. Madis viesturs raivis, cruise so fly, ģirds uģis māris, mēs sopējam sky high. Bāžs uz ezera, spinningo kā šefs, pirmā forele un viņš bļauj yes. Zviedru sauriets fonā, vibes kā filmā, kopmaņu sirdīs bum bum kā dūras ringā. Raivis saka, paņem vēl Jack Daniels pudeli, viesturs jau gatavs mest vēl dziļāk ūdeli. Madis rāda kartu, te lielā aka būs, ģirds pasaka, paga, man te vēl copē būs. Jau mēs ceļamies augšā, laivas jau gaidās, Zviedrijas ūdeņos lielā forele klaid. Madis viesturs raivis, cruise so fly, ģirds uģis māris, mēs sopējam sky high. Kad viss beidzas, Somas pilns ar leģendām, katrs stāsts smagāks par foreles lendām. Uģis filmē TikTok, Māris fano par kādu zviedru šokā, kas tie par crazy latviešu bandu. Ar sarkanu baltu sarkanu, garu mēs te valdām, lielās foreles mūs sauc, mēs tās maldām. Zviedru meitenes stāv krastā un smaida, bet mums galvā tikai cope un zivju raida. Mēs ceļamies. Draugi, nu ko,
ir pienācis brīdis likt punktu mūsu šī gada makšķerēšanas piedzīvojumam Zviedrijā. Komanda Nameizes un Vientuļais vilks ir finišējuši. Un jāatzīst, tas punkts ir liels, strekns un pilns ar labām emocijām. Mēs bijām 6 – Madis, Viesturs, Raivis, Ģirds, Uģis un Māris. Katra diena sākās ar foreļmaizītēm, turpinājās ar līdeku meklējumiem un beidzās ar kotletēm un stāstiem, kas kļūst tikai krāšņāki ar katru atkārtojumu. Jā, zivju varēja būt vairāk, to visi atzīstam godīgi, bet kaifa tā bija pārpārēm, jo īstais loms jau nav tikai spainī, bet arī sejās, smieklos un klusajos brīžos pie ūdens. Forels, tās lielās lepni izceltās, būs mums bildēs un atmiņās. Līdekas varbūt dažreiz bija viltīgākas nekā gaidījām, bet tā jau ir makšķerēšanas romantika. Un odu nebija pārāk daudz, arī tas ir jāraksta kā uzvaras punkts. Un tagad, kad muguras vēl siltas no Zviedrijas saules un rokās vēl jūtams kātas atvērens, visiem jau ir viens jautājums. Kad braucam atkal? Visi grib. Visi izņemot Viesturu, Nameizu, Vientuļo vilku, kurš vēl pārdomā. Bet Viestur, mēs ceram, ka tu tomēr būsi ar mums, jo bez tevis tas nav tas pats. Paldies jums visiem par draudzību, par smiekliem, par kopā būšanu. Tāda kompānija ir reti, kur atrodam, un tāpēc šis brauciens bija tik īpašs. Lai nākamgad lomi būtu lielāki, bet kaifs nemainīgi augstā līmenī. Uz tikšanos nākamajā sezonā. Pišķili juhu! Ne, 2 vārdos Uģi pasaka copi kā. Copi vienkārši bija aptigenīgi. Man patīk, man viss patīk. Es šodien noķēru varbūt maz forels. Es noķēru 4 varbūt. Vairāk. Nu 5 varbūt. Vairāk nebija. Bet superīgi. Bet bija jauki, vai ne? Bija superīgi. Un pasākums kopā, nu tā kā 6 dienas ir saliekam. 6 dienas ir saliekam. Līdaks ar māti ir līdaks. Tas bija vienkārši bomba. Jopa! Šitādas, redzējāt kāds līdaks? Jā, un es nesaku, braucam mājās. Mēs vienkārši copējam, nav, mēs, vecīt, mums ir, kas mums bija, mums piemetās šitas te? Pasasals. Pasasals, bet tas sāk ķerties līdaks. Pasasals piemetās, bet... Jā, bet 3 par nakti sāk ķerties līdaks. Tā viena, ka pieķērās, bet pasasals pazuda. Pasasals aizmuka. Pēc tam man vēl viena, vai ne? Jā, te vispār pasasals nebija runa. Konkrēti, jā. Superīgi. Nu, Rai, tavs tās, nu. Nu, man jau tik galvi nebija, bet, nu... Nu, pasasals nē. Nepiemetās, bet... Bet jums bija kaut kas cits, jums bija kaut kāds pavilnis tur, vilnulis nebija, ka jūs vienu dienu nometāties, ka mēs ar Uģipu tur kaut kur aizmaldījāmies, mēs neaizbraucām uz Līdaklīdz, mēs papisām garām latviski runājot. Kur viss būs, bet tur bija tādi viļņi, ka gandrīz mūs apgāza, tad mēs metāmies. Tas bija tai otrā dienā, ka bija tie trakie viļņi, jā. Mēs ar, kad maucām pāri, nu, lai neteiktu pisām pāri, tur ieliksim pī. Man ar tā bija tā nepatika. Kaut kādu trosi valkājām. Pagaidi, jūs nebijāt tie, kuriem zem ūdenskrituma tās līdaks ķērās traki? Zem ūdenskrituma? Jā. Zem ūdenskrituma nē. Ok, labi, te es vaicāšu šitiem, bet tā, 6 dienas kopumā tāda kopvērtējums, tā kā Nameize, Vientuļais vilks pasākums. Perfekti. Atkārtot vajag? Jā. Viss, kas mūs nenogalina, jāatkārto. Ok, labi, iesim tālāk pie nākošiem. Māri, nu, tu tā iesēdies. Māris vai tik nebija, šitas nebija tas džeks, kas bišķiņka parāvs un ar vienu nerunā? Tas bija tikai 2. dienā, ka es biju bišķi galvu pa daudz. Tev ir tomēr sakāmais, nu, lauku, ko mēs klausāmies tev tā kā, nu... Tas bija tad, kad viņu ietekmēja Kristīna. Tu tāds runīgs džeks, es bez 2 vārdos centies salikt to visu kopā. Šodien man apbižoja pateica, ka es visus esat pazemojis. Jā, nu pagaid, šitas jau bija vecīt, tas bija afterītī pārsākumā, tu to neņem vērā. Nē, ka viņš trips. Parādi, cik tu lielāko zivu noķēri. Kā var parādīt? Māri, parādi. Vismaz Māri, pasaka. Parādi, tā kā Uģis rādīja. Gandrīz 2 kilogramu, gandrīz 2 kilogramu. Nē, Māri, parādi, kurš tev nočakarē viņu? Parādi, sačakarē. Nē, tā bija forela, kur tu nočakarē. Es nočakarē Māri, lielāko zivu. Labi, 6 dienu griezumā pasākums. Nu, normāli. Tusīši normāli. Atkārtosim, ne? Tu tagad vēlreiz gribi? Nē, vispār, Ne, jau atkārtosim. Nē, video aizgājis, domāju, atkārtosim tā kā nākošgad vai pēc 2 gadi. Es domāju, dubļi 2, jā, nu. Pagaid, Māri, mēs jau beidzām dzert aizvakar. Mēs tipa atkārtosim pēc 2 gadiem, atkārtosim taču. Nu, fishing team, Nameize. Vienkārši šitas ir super trips.
te vajag braukt atpūsties. Nu, tam zīvīm ir nozīme, pēc ka viņš ir šeit tad, ja noķer. Nu, kā runā bija teikt? Drusiņi jāpēd mājās. Kotlešanieki un tā. Nē, nu tas tā. Bet... Ok. Mani! Nečurās flokšiem! Pakojam mašīnas, ēdam beidzamās brokastiņas, vai ne? Jā, pīči jau iepala brīd. Vēl brokastiņās maizītes un skrienam. Cik viņas var ēst? Nu, 3 minūtes līdz grafiks. Jābrauc, braucam. Mēs jau 20 minūtes esam ceļā, šie pirmie aizbrauc beigās. Mēs 20 minūtes esam ceļā un jau vēl, bet neesam sākuši braukt, bet tagad gan sākam braukt. 7:21, davai pīši Liuhu, tā mūsu ceļojums laikam beidzās. Varbūt no kuģa vēl smosim. Viestur, nu izstāst, kāda tavs atsauksmes? Mēs vakar visus nointervēju pa copi, nu, kā pavadītā nedēļa Zviedrijā? Forša kompānija. Un cope? Kāda cope? Tikai kompānijas pēc brauc, ne jau copes pēc. Un nākošu gadu? Nākošu gadu nezinu. Skatīšos mājās lielo kartu un domāšu, ka braukšu. Skaidrs, un kāds novēlējums visiem pārējiem? Braukt man līdzi. Ok, labi. Skatīsimies. Esam ostā, gaidam kuģi, braucam mājās. Kaut kā tā. Pīši Liuhu. Nu ko? Esam atbraucis mājās. Viņš izskatās, ka tu līdz pludos jau. Cauri dzīvei, kāda bija uztraucos. Vienu dienu mierē, akmens otrā nieri taukos. Sūdus nesaužinēji, man deguns alpos. Man prasa, kā es tādā purvā neapmaldos. Par to, ka sāp manā sirdī neuztraucos. Neuztraucos, jo laimi ķeršu cimtos medību laukos.